Neapšaubām runājot par smagumu pārvietošanu, pirmā vieta vai lieta, kas nāk prātā, ir noliktava. Mūsu mērķis būtu palūkoties uz 3 dažādām noliktavām, lai paskatītos, kā ar šķietami ļoti vienkāršiem dažādiem paņēmieniem var risināt šos jautājumus, kuri saistīti ar smagumu pārvietošanu. Varbūt sāksim ar pirmo, ar TNT, kas ir starptautisks kurjerpastu uzņēmums. TNT ir viens no pasaules vadošajiem ekspres piegādes un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem. Ar TNT iespējams nosūtīt visdažādākā veida kravas, sākot ar dokumentiem līdz pat apjomīgām pakām. Latvijā uzņēmums strādā kopš 91. gada, un ikviena krava, kas tiek nosūtīta vai saņemta mūsu valstī, ir pabijusi šajā noliktavā šķirošanas kompleksā. Pirms dažām minūtēm Rīgas lidostā nolaidusies kurjerpasta lidmašīna, un te jau viss gatavs, lai saņemtu no tās kravas. Vēl tiek veikti pēdējie sagatavošanās darbi, lūk, arī būsiņš klāt. Dažādi veidi kravu saņemt no lidostas, no gaisa pārvadājumiem. Un šajā brīdī faktiski vīri, lai atvieglotu sev darbu, izmanto šo tādu, kā teikt, sauksim viņu rullīšu konvejeru, ar kuru faktiski tā krava tiek nosludināta. Izceļot ārā, nevis nest ar rokām, bet nosludināt pa šo leti. Un tātad puiši, kuri viņu jau saņem, viņi faktiski vienlaicīgi skatās, kur viņi ies tālāk un jau liek pēc ratiņos. Ratiņi šeit ir redzami, tātad ir faktiski vai nu uz paletes tās kravas, kas ir smagas, kas tiks pārceltas ar frontālu iekrāvēju, vai mazajos ratiņos tās kravas, kuras ir vieglas, kuras attiecīgi tiks tālāk vestas uz konkrēto Rīgas reģionu vai Latvijas reģionu. Šādā veidā tiek ietaupītas darbinieku kustības, jo pakas nav jāceļ ārā ar rokām. Tas nākamais solis ir šī attiecīgās dokumentācijas apstrāde, un šī gadījumā tas risinājums ir vienkārši, bet gan efektīvs un arī atvieglot cilvēkiem darbu, jo faktiski tiek izmantot šie svītrkodu lasītāji, skeneri, kad viens no kolēģiem attiecīgi apstrādā šo dokumentāciju, un šeit redzams arī jau saliek katram kurjeriem saliek katram savu kaudzīti ar to dokumentāciju, kur viņam ir attiecīgi nepieciešama kā kravas pavadu dokumenti. Līdzīgas līdošā lenta tiek izmantot arī ienākošo sūtījumu apstrādē, kas notiek pēcpusdienās. Pievēršam uzmanību tam, ka ne visi palīglīdzekļi ir speciāli iegādāti. Atvieglot darbu var katrs kurjers sev pats. Katrā TNT busiņā ir arī citi palīglīdzekļi. Šeit ir tāds labs piemērs, kā piemēram faktiski arī pie klientiem uz vietas var atvieglot šo kravu piegādi, kas ir elementāri kravas pārvietošanas ratiņi, saliecami, salīdzinoši viegli, izturīgi, kravnesība 60 kg, ko faktiski ir kur aizņem ļoti maz vietas mašīnā, kur ir ļoti ērti un ļoti vienkārši lietojami, teiksim, tīri. Pademonstrēt, ka būtībā ar dažām roku un kāju kustībām var šos ratiņus sagatavot darbam un attiecīgi pēc tam jau ir ļoti vienkārši tikai uzlikt kravu, kurš šī gadījumā ir apmēram 15 kg. Un attiecīgi jau pie klienta uz vietas ir nav jānes ar roku, ļoti viegli un ļoti vienkārši. Tātad mēs varam ārkārtīgi elementāri šo lietu izdarīt, nolikt viņu tur, kur viņai būtu jānonāk ar iespējām minimālu piepūli. Viss sašķirots un TNT kurjeri gatavi kravu izvadāt klientiem. Cilvēks ir grūti pārliecināt, izmantot šīs visas lietas, teiksim, elementārākās cimdus un tā tālāk. Ir nepārtraukti ar viņiem jāstrādā un es neceru, ka būs labāk. Tas ir nepārtraukts darbs ar cilvēkiem, jo
teiksim, mūsu mentalitāte arī ir tāda, ka, mēs varam izdarīt un ļoti daudz varam izdarīt, bet brīžā mēs nepadomājam, ko mēs, teiksim, par nākotni un kā būs dienas beigās, kā es jutīšos un kā tikšu galā ar visiem darbiem. Protams, ka gan darba devējiem, gan arī jebkuram nodarbinātājiem, kurš iesaistīts smaguma pārvietošanā, ir pirmkārt jau jādomā par to, vai un kur un kāpēc un kādā veidā šis smagums jāpārvieto. Piemēram, iespējams, ka varbūt kāda no šīm operācijām ir pilnīgi lieka. Varbūt, ka smagu kravu var atvest un nolikt uzreiz tur, kur viņa tiek apstrādāta, vai varbūt, kad viņa, teiksim, uzreiz ir pārvietojama tur, kur ar viņu tiek kaut kas tālāk darīts. Nākamajā mūsu piemērā mūs jau gaida Oriflame noliktava, kur mēs redzēsim, kā no lieliem konteineriem, kas tiek glabāti lielajā noliktavā, tiek veidotas mazas sīkas paciņas ar ļoti daudziem dažādiem priekšmetiem. Oriflame ir kosmētikas kompānija, kas pārdod augstas kvalitātes dabiskus ādas kūpšanas un kosmētikas produktus. Kompānija strādā nevis tradicionālajā mazumtirdzniecības vidē, bet gan tiešās tirdzniecības sistēmā. Tas nozīmē, ka nav Oriflame veikalu, bet visa produkcija tiek piegādāta klientiem patiešo. Un te nu liela nozīme ir noliktavai. Tieši šeit Rīgā tiek šķirota un piegādāta kosmētika arī klientiem Lietuvā un Igaunijā. Savus pasūtījumus klients saņem 24 stundu laikā. Šī ir gana tipiska noliktava, kur faktiski tiek pirmkārt piegādātas preces vairumā lielos iepakojumos, un pēc tam notiek šo preču šķirošana, kārtošana mazākās paciņās jau pēc klienta vēlmēm. Process būtībā ir tāds, ka faktiski ir šī lielā noliktavas plaukti, kur šīs preces tiek vestas lielās partijās, lielajos iepakojumos uz paletēm, un būtībā gaida savu kārtu, kad kāds klients viņus pērk. Un šajā brīdī faktiski notiek lietu secība ir tāda, ka paleti tiek nocelt no plaukta ar šo frontālo iekrāvēju. Attiecīgi pēc tam tiek novietotas viņas šeit jau tuvāk šai šķirošanas līnijai. Un tad jau attiecīgi šie kravu noliktavas darbinieki jau pa paciņai viņas atdala no lielās paletes un saliek šajos mazajos plauktiņos, kur viņas automātiski jau ir gatavas šķirošanai. Tajā brīdī, kad šis strādnieks redz, ka šeit ir tukša vieta plauktā, tad, protams, viņi ir jāpapildina. Un tad būtībā šī lieta ir ļoti vienkārši. Atliek paņemt tikai vajadzīgo kasti no vajadzīgās paletes un attiecīgi nolikt uz šiem rullīšiem, un viņi jau faktiski ļoti raiti, ļoti vienkārši nostājas sev vajadzīgajā vietā. Telpas iekārtotas tā, lai noliktavas darbiniekiem būtu pēc iespējas mazāk jāstaigā un nebūtu lieku reizi jācelā kastes un kastītes. Bet kas tad notiek otrpus šai sastatņu rindai? Šeit ir sākuma posms, kur meitene no šiem plauktiņiem, kas ir arī ērti pieejams, salasa visu nepieciešamo dokumentāciju, visi varbūt kaut kādu papildus materiālu, kas kurā reizē. Un attiecīgi pēc pavadzīmes mēs redzam šeit, ka attiecīgi katrs pasūtījums ir viens groziņš, un viņš sāk savu ceļu jau pretīm, iepakošanai kastē. Tad meitenes, pēc šī pavada dokumentācijas no šiem plauktiem, attiecīgi paņem tās lietas, kuras ir nepieciešamas. Un groziņš sāk savu ceļu garām šiem plauktiem virzoties un, attiecīgi, uzpildoties. Šis groziņš netiek nests. Tad šeit mēs redzam, ir šis arī rullīšu konvejers, pa kuru groziņš vienkārši virzās bez liekas fiziskas piepūles un arī, protams, ātrāk. Vēl būtu jāatzīmē arī tas, ka šeit īpatnība arī tāda, ka biežāk pieprasītās preces, tās, kurām šie apgrozījumi ir lielāki, ir šajā plauktu pusē, un attiecīgi otrā pusē mēs arī redzam plauktus varbūt vienkāršākus. Tur ir šīs preces, kuras ir varbūt jānes tālāk, jāpaņem tālāk, bet kuras ir jāpaņem retāk. Tad biežāk lietotās lietas, biežāk pirktās lietas ir šajā pusē. Vēl tas, ka faktiski katra meitene atbild par savu līnijas, šī transportiera konvejera
gabaliņi. Ja? Arī tas, attiecīgi, pirmkārt samazina staigājamo distanci, nav tik daudz jāstaigā, jo var paņemt, salasīt, kas nepieciešams. Otrkārt, tas arī faktiski palielina ātrumu, ja? Un to, ka šīs meitenes savās šajos, teiksim, 10 metros ir 3 plauktos, pie kurām viņi strādā, ļoti labi un ātri orientējās. Pēdējais šīs ķēdes posms, kur katrs pasūtījums tiek ievietots atsevišķā kastītē. Šajā sektorā darba vietas veidotas pēc individuāla principa. Kādam patīk strādāt kājās, stāvot, citam sēžot. Savukārt tuvākais uzlabojums, kas gaidāms noliktavā, groziņu konvejeru līnija, nonāks līdz pašiem pakošanas galdiem, un meitenes groziņas varēs paņemt no tās, nebūs jāņem no grīdas. Visi šie jauninājumi varbūt sākumā liekas, jā, priekš kam ieguldīt tādu naudu, piemēram, jā, kad, veicot šīs te funkcijas, kas notiek tagad uz pakošanas līnijas. Bet tas viss ir domāts priekš, lai cilvēks varētu efektīvi strādāt, lai viņš savā darba laikā paveiktu maksimāli daudz. Un otrs arī, lai šis gala produkts, pasūtījums, ja, viņš tiktu veikts precīzi. Līdztekus pārdomātajam noliktavas iekārtojumam darbiniekiem tiek piedāvātas arī brīvpusdienas. Vai zinājāt, ka darba devēja pienākums katru gadu ir veikt atkārtotu riska novērtējumu tiem darbiem, kurus saistīti ar smagumu pārvietošanu? Droši vien zinājāt. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka faktiski darba devēja pienākums kopā ar saviem speciālistiem ir nepārtraukt raudzīties uz to, kā šos darbus padarīt iespējami vienkāršākus, iespējami mazāk bīstams nodarbināto veselībai. Ļoti svarīgi ir ieklausīties arī tajā, ko saka paši darbinieki, jo ļoti bieži tieši viņi vislabāk zinās, kas ir labi, kas ir slikti, kā varētu būt vēl labāk. Palūkosimies uz vienu no lielākajām noliktavām Latvijā un iespējams arī visā Baltijā uz Rimi noliktavu. 2003. gadā uzbūvētais Rimi izplatīšanas centrs Dreliņos ir modernākais Baltijā. Tas nodrošina produkcijas piegādi visiem 90 uzņēmuma Sijā Rimi Latvija veikaliem Rīgā un novados, kā arī veic centralizētas piegādes atsevišķām preču grupām arī uzņēmuma veikalu tīkliem Igaunijā un Lietuvā. Dažas noliktavas strādā visu diennakti, 7 dienas nedēļā. Loģistikas servisu un personāla izplatīšanas kompleksā nodrošina Sijā Baldis. Izplatīšanas centra teritorija ir 28,000 kvadrātmetru. Te strādā aptuveni 600 darbinieku. Pirmais iespējas ienākot šajā grandiozajā noliktavā rodas asociācijas ar filmu Zvaigžņu kari, kur tiek apkalpoti kosmosa kuģi. Gan filmā, gan noliktavā braukā neskaitāms daudzums dažādu veidu pacēlāju, stūmēju un vienkāršu ratiņu. Taču viss sākas un beidzas ar šo telpu, bez kuras noliktava funkcionēt nevarētu. Tieši šeit visas daudzās iekārtas tiek barotas, proti mainīti to akumulātori. Šī akumulātori tomēr ir ārkārtīgi smagi, ja, un jebkurš, teiksim, viņa uzkrišana uz kājas var būt ļoti sāpīgi un ļoti bīstami. Ja, un tad redzam to, ka ir šis te celtnis, ja, ir ērti viegli vadāms ar šo te pulti, tikai cilvēkam atliek būtībā piestūrēt viņu tur, kur nepieciešams, piestiprināt pie baterijas, pie šī akumulātora baterijas, un viņu ļoti viegli dažu sekundžu laikā, kā redzējām, nomainīt. Tas nu paveikts un var doties uz noliktavu, pie darba. Mēneša laikā šim izplatīšanas centram iziet cauri apmēram 30,000 tonu dažādu preču. Lai to paveiktu, tiek lietotas kopumā 186 ierīces, pacēlāji, ierīces preču komplektēšanai un pārvietošanai.
no lielajiem noliktavas plauktiem. Attiecīgi dažādi veidi autokāri, šie iekrāvēji noceļ nepieciešamo paleti, vai arī attiecīgi, ja ir nepieciešams mazāks apjoms, tad paši vadītāji sakomplektē šo te krāvu, jeb arī komplektē ratiņos, un attiecīgi jau šī te krāva attiecīgi konkrētam veikalam tiek sakomplektēta vienvieta, tātad šajā zonā, un pēc tam par vārtiem piebrauc automašīna, un viņa tiek iekrauta arī ar šo te pašu iekrāvēju palīdzību, lai tas būtu iespējami viegli, ātri, iekrauta vešanai jau uz konkrēto veikalu. Šī savukārt ir noliktava precēm, kas uz veikaliem tiek piegādātas retāk. Komplektācija notiek reizi nedēļā, reizi pāris nedēļās katram veikalam. Un šeit arī precēm ir maz iepakojumi, viņas ir salīdzinoši vieglākas, un mēs redzam to, ka šis noliktavas darbinieks ar šo specifisko iekrāvēju faktiski braukā gan dažādu augstumu plauktiem tiek klāt, un faktiski katrā gadījumā piebraucot pie konkrētā plaukta, paņem tās preces, kuras ir nepieciešamas. Un vēl varbūt šeit ir kāda īpaši tāda laba lieta jāuzsver tas, ka arī šim iekrāvējam priekšpusē šie pieliktie ratiņi, viņi faktiski arī maina savu augstumu. Jo līdz ar to tas darbinieks visu laiku paņem preci no plaukta sev vērtā augstumā un arī noliek viņu sev tieši priekšā tajā zonā, kas ir visdrošākā celšanai. Nav jāliecās, nav jāstiepjās, attiecīgi tas ratiņu augstums ir maināms pēc nepieciešamības. Ratiņi tiek piekrauti pilnāk, viņi virzās automātiski zemāk. Ja. Šīs noliktavas preču piegādes zonā vienlaikus var apkalpot ap 40 automašīnu. Taču būtiski pieminēt to, ka saskaņā ar uzņēmumu iekšējās darba drošības noteikumiem ar rokām komplektējumie iepakojumi nedrīkst pārsniegt 20 kg svaru. Pārējo drīkst pārvietot tikai un vienīgi ar tehnikas palīdzību. Ir daudz tehnikas vienības, kas pieprasa, tāpat kā autovadītājiem, autovadītāju tiesības, tāpatās arī šeit speciālās tehnikas vadīšanas tiesības. Un tām tehnikas, kam nevajag šīs tiesības, tāpatās ir instruktors, kad jaunais darbinieks atnāk darbā, viņš tiek apmācīts, kā viņi gan instruktāža, rakstiskā veidā, tāpat kā autovadītājiem, gan arī pēc tam praktiskās iemaņas tiek parādīts, kā tas jāveic. Apskatot visus šos 3 piemērus, varam diezgan droši teikt, ka nevienmēr šāda darba atvieglošana prasa milzīgas finansiāls ieguldījumus. Ļoti bieži vairāk ir atkarīgs faktiski no tā, kā cilvēki māk uz šīm lietām paraudzīties, kā māk padomāt, kā māk saprast, kā ir vieglāk un kā ir pareizāk. Kaut vai atcerēsimies TNT noliktavas rokturi no skoča, kas ir ļoti primitīvi, ļoti vienkārši, bet īstenībā ļoti efektīvi. Protams, kad arī pašiem darbiniekiem ir svarīgi, lai viņi zinātu, lai viņi prastu pārvietot smagumus, lai viņi atcerētos, ka faktiski šīs palīgierīces un šie principi ir universāli un visiem viņi ir svarīgi. Protams, jādomā arī par visu pārējo, par to, lai darbinieki labi justos, lai viņiem būtu kur atpūsties, kur paēst, kur kādu brīdi relaksēties. Un redzēsim to, ka varam teikt tikai to, ka faktiski nevienmēr tas ir atkarīgs tikai no naudas. Ļoti bieži tas vairāk prasa vienkārši par to padomāt.